Es gribētu runāt par divām lietām. Pirmkārt, par visiem šiem procesāla rakstura likumiem, kas ir vērsti uz tiesas procesa norises pātrināšanu un procesa dalībnieku disciplinēšanu. Un otrs, gribētu parunāt par referenduma likuma grozījumiem, kas paredz jaunu kārtību, kādā veidā var nodot tautas nobalsošanai likuma ierosinājumus, Satversmes grozījumu ierosināšanu un Saeimas atlaišanu. Ļoti svarīga lieta ir, ka civil procesā un arī pārējos procesos tiek ieviests deklarētās dzīvesvietas princips. Un prasības tiek celtas nevis pēc atbildētāja faktiskās vai viņa norādītās dzīves vietas, bet faktiski pēc viņa deklarētās dzīves vietas. Es domāju, ka cilvēki arī apdomās tieši, ka viņam ir nepieciešams arī pārskatīt šīs savas paskastītes, kas tad īsti ir viņam šajās deklarētās dzīves vietās, nevis tikai tur, piemēram, kādam izīrēt un pēc tam pateikt, ziniet, ko es neko nezināju. Bez tam mēs paredzam atsevišķos gadījumos arī raksturveidu procesu, civilu procesu likumā un arī saistībā ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšanas apmēru. Grozījumi civilu procesā ir sagatavoti tiesas norises pātrināšanai un procesa dalībnieku disciplinēšanai. Un kādas šeit ir lietas? Mums bija īpaša konference veltīta tieši par šai lietai, un viena lieta ir tā, ka mēs paredzam, ka pierādījumi ir iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms tiesas sēdes. Ja lietas dalībnieks iesniegs šos pierādījumus pēc termiņa noticēšanas un tiesa neiesniegšanas iemeslus atzīs par neattaisnošiem, tiesa varēs uzlikt naudas sodu līdz 500 latiem. Pagaidām šie naudas sodi bija 50 lati. Un, manuprāt, arī dažkārt ļaunprātīgi vecais regulējums tika izmantots, proti, kad īstā tiesāšanās sākās tikai otrās instances tiesā. Pirmā instance bija tāda iztaustīšana, izmēģinājumi, un mēs tagad arī paredzam ļoti stingrus ierobežojumus, kad nevarēs šādi mētāties ar pierādījumiem apelācijas instancē. Ja? Kad tas būs tiesnesim jāvērtē, vai patiešām pārstāvis vai pati puse nevarēja jau iepriekš šos pierādījumus savākt. Grozījumi krimināla likumā ir pieņemti tagad 3. lasījumā, un es gribētu uzsvērt svarīgākās lietas. Un, proti, jaunā redakcija paredz, ka visas krimināla lietas, kā pirmās instances tiesa, skatīs rajona pilsētas tiesa. Līdz šim bija tāda kārtība, ka pirmo instanci skatīja atsevišķos gadījumos apgabala tiesa, un kā apelācija bija augstākās tiesas krimināla lietu tiesas palāta. Tagad visas lietas skatīs pirmā instance. No 14. gada mēs paredzam, ka tiks likvidēta šī krimināla lietu tiesas palāta. Jo mēs pētījām arī, kāda tad ir faktiski šī palātas darbība, un tur ir ārkārtīgi lēni šie procesi, un apmēram 40% lietas tiek atlikts, tikt nozīmēts pēc ļoti ilgi termiņi. Bez tam mēs arī pievērsām uzmanību, ka jāierobežo ir prakse kavēties ar pilna tiesas sprieduma laikā nesastādīšanu. Un, proti, mēs paredzam, ka varēs tiesnesis tagad atlikt pilnu spriedumu sastādīšanu tikai konkrētos gadījumos, proti, ka tas ir lietas apjoms, juridiskā sarežģītība vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Līdz šim atlika vairākas reizes pilnu spriedumu, nepasludināja. Dažkārt arī cilvēki sēdēja brīvības atņemšanas vietās, un viņi pat nezināja īpaši, par ko tad viņi īsti ir notiesāti. Viņiem bija problēmas sagatavot gan apelāciju, gan arī kasācijas sūdzības, un mēs paredzam, ka varēs atlikt tagad tikai vienu reizi. Nu, un vēl mēs paredzam arī, ka šeit varēs vairāk izmantot raksturveidu procesu, jo tieši šis mutiskais process arī palēnina visu šo lietu. Bez tam, runājot par to, ka dažkārt uz tiesu neatnāk viens prokurors vai neierodas viens advokāts, un grozījumi paredz, lai samazinātu šo atlikto lietu īpatsvaru, lietas neatliks, ja lietas iztiesāšanā ir iesaistīti vairāki prokurori un uz sēdi nav ieradies kāds no viņiem. Tad lietu vairāk neatliks. Lieta nebūs jāatliek arī tad, ja uz sēdi nebūs ieradies kāds no apsūdzētā aizstāvjiem. Ja apsūdzētājiem ir vairāk advokāti, lūdzu, tātad skatīsim lietu, kaut arī tur ir 4-5, kā mums praksē mēdz būt, ja divi nebūs atnākuši, tad katrā ziņā šeit lieta tiks skatīta. Un ļoti svarīgi, kas pašlaik aktuāls jautājums saistībā ar autortiesībām un blakustiesībām, juridiskā komisija atbalstīja manu priekšlikumu atcelt pagaidām uz laiku, kamēr nav iztaisīta grozījuma autortiesību likumā, minimālo naudas soda apmēru par autortiesību blakustiesību pārkāpšanu. Tagad tā robeža ir nolaista lejā līdz 1 latam, nevis kā iepriekš bija 200 lati fiziskām personām un 500 lati juridiskām personām. Vēl es gribētu pieminēt šo bloku, kas saistīts ir ar
rīcības spēju. Proti, līdz ar to mēs arī modernizējam ģimenes tiesību daļu, atsakoties no novecojušām tiesību normām un novēršot civilu likumu neatbilstību vairākiem citiem likumiem, tostarp arī Satversmē. Šeit bija viens Satversmes tiesas spriedums, un mēs bijām arī spiesti šeit, un tas bija mūsu pienākums grozīt civilu likumu, lai noteiktu jaunu rīcības spējas tiesisko regulējumu. Varbūt cilvēkiem varētu interesēt, ka grozījuma civila likuma ģimenes tiesību daļā paredz arī tādu lietu, kā atteikties no laulību izsludināšanas pirms laulības slēgšanas, jo, manuprāt, šī prasība ir novecojusi un vairs nepilda vēsturisko funkciju, tātad informēt sabiedrību par šīm laulībām. Vienlaikus arī sabiedrība vēlējās, piemēram, tādu lietu, ka 1937. gada civila likumā nebija paredzēta iespēja, ka laulību var noslēgt, piemēram, brīvā dabā, ja? Vai pilī vai muzejā. Tagad daudz jaunie pāri tādu iespēju prasa, un mēs arī šādu iespēju viņiem arī piedāvājām. Tas būtu saistībā ar šo te procesuālo bloku. Vēl es gribētu pieskarties, tātad bija apmēram 20 sēdes ar ļoti lielu pretestību no opozīcijas puses. Mēs esam izdarījuši grozījumus likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu. Proti, šeit ir jāatcerās, ka šis process pārējot uz elektronisku balsu vākšanu, proti, tas būs pakāpenisks. Un to mēs runājot ar ekspertiem un ar valsts institūcijām, to var nodrošināt tikai 2015. gadā. Ar 2015. gada 1. janvāri sāksies šī elektroniskā balsu vākšana. Bez tam arī varēs bāriņu tiesās to darīt, vai arī vēl atsevišķās pašvaldības institūcijās, kuras noteiks ministru kabinets. Taču līdz šim brīdim, kamēr netiek nodrošināta visas prasības šai elektroniskai balsu vākšanai, joprojām šis balsu skaits ir nepieciešams 10 000. Taču klāt ir nākusi tāda lieta, ka turpmāk likuma grozījumus vai Satversmes grozījumu projektu vai arī projektu par Saeimas atlaišanu nevarēs inicēt ik viens Latvijā iebraucis, ieklīdis, nevarēs, ja tas nebūs vēlētājs, jo šajā ziņā mums absolūti nebija pienācīga tiesiskā regulējuma. Starp citu, Saeimas atlaišanai vispār nebija procesālā kārtība. Tik vien noteikts, kas bija Satversmē par šo lietu. Un proti, tātad parakstu vākšanai par likuma projektu vai Satversmes grozījumu projektu ir tagad prasība izveidot iniciatīvas grupu. Bez tam šai iniciatīvas grupai ir jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai iesniegums un likuma projektu vai Satversmes grozījuma projekts. Un Centrālā vēlēšanas komisija ir tiesīga pārbaudīt, vai patiešām tie ir likumā noteiktās prasības ir izpildītas, un vai likuma projekts vai Satversmes grozījuma projekts līdz galam pēc formas un satura ir izstrādāts. Jo šodien Satversme to prasa, bet, kā mēs redzējām no pēdējiem referendumiem, varēja iesniegt pat likuma projekts ar dažādām kolīzijām pašā likuma projektā, ka neviens to nevērtēja. Un viss tā kā tādu kartupeli karstu viļāja un teica, nē, tas būtu jādara vieni sacīja. Tostarp es, ka Centrālā vēlēšana komisija, tas būtu pienākums. Centrāla vēlēšana komisija teica, nē, mums ar to nav nekāda darīšana, te nekas nav rakstīts, ka mums ir tādas tiesības. Mēs atradām arī, ka pirms kara Latvijā Centrālā vēlēšana komisija šādas tiesības bija. Centrālā vēlēšana komisija varēs pieaicināt ekspertus un arī šeit tātad konstitucionālo tiesību ekspertus un saņemt no viņiem slēdzienu. Tad vēl viena lieta ir, kas opozīcijai ļoti nepatika, jo viņi piedāvā pilnībā izslēgt aģitācijas pirms tautas nobalsošanu un aģitāciju par likumu ierosināšanu, aģitāciju par Saeimas atsaukšanu, kontroli. Līdzekļu kontroli. Tas mums bija liels diskusijas priekšmets, ka tomēr mēs uzskatām, ka šeit, līdzīgi kā Saeimas vēlēšanās, tāpat arī kā pašvaldību vēlēšanās, šeit ir jābūt līdzekļu kontrolei. Un jānosaka ir maksimālās robežas, cik šī iniciatīvas grupa vai partija vai politisko partiju apvienība drīkst šādām lietām tērēt. Jo pretējā gadījumā, kā jūs paši zinat, tika izteiktas aizdomas, ka tika izmantot, piemēram, kaimiņu valsts politisko partiju līdzekļi. Un, lai nebūtu šādas runas un cilvēki, varbūt politiķi netiktu, varbūt nepamatot aizskart, šeit mēs paredzējam šādu kontroli.